Ogres pašvaldības policija aizvadītais gads bijis aktīvākais pēdējo 3 gadu laikā. To parāda gan statistikas dati, gan apkopotā informācija par dažādiem notikumiem Ogres novadā. Ir bijis darba intensitātes ziņā visnotaļ aktīvs. Ja, to uzskatām parāda gan statistiskie rādītāji par administratīvo pārkāpumu dažādām kategorijām, gan arī plaši, jāsaka, tā skaitā plašsaziņas līdzekļos atspoguļotie notikumi. Es par tādiem lielākiem notikumiem ņemu vērā gan janvāra, vēl jau vairāk pavasara plūdus Ogres upē. Jā, kā mēs zinām, pie mums viņi bija pietiekoši traģiski. Un, protams, gribētu minēt arī, jāsaka, pašaizliedzīgo darbu no dažādu operatīvo dienestu puses. Kā galvenos iemeslus, kas varbūt tās iespaidoja, jāsaka tā, vai atstāja iespaidu, teiksim, uz šo te. Nereti pašvaldības policijas redzeslokā nonāk cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, ja plašāk sabiedrībā zinām kā bezpajumtnieki. Šādos gadījumos aizturētie tiek nogādāti vai no atskurtuvē, vai arī patversmē. Un lielākoties, kā jau es teicu, tās ir personas, kas ilgstoši lieto šos te alkoholiskos dzērienus. Daļa no šīm te personām, jāsaka, ir bez noteiktas dzīvesvietas, tātad tautas valodā tā saucamie bomži. Jā. Tātad ne tikai tās ir personas, kuras, teiksim tā, no dažādām, jāsaka, sabiedriskām vietām tiek paņemtas, jā, un fiziski pārvietotas, jā, uz šīm te atskupšanas telpām, jā. Tās paralēli ir arī šīs te personas, kurām vienkārši citas dzīves vietas, jāsaka tā, kā klaja debes nav. Protams, visnotaļ šīm te personām ir pieejamas tās saucamās sociālās, jāsaka, patversmes telpas, jā. Bet, ir viens bet. Kā mēs zinām, arī šajā te patversmē darbojās iekšējie kārtības noteikumi. Un ja persona ir lielākoties stiprā alkohola reibumā, līdz ar to viņa šajās te telpās atrasties kopā ar pārējiem, jāsaka, izmitinātajiem personām vienkārši nedrīkst. Līdz ar to ir divas iespējas. Vai nu viņa tiek aizvesta un ievietota slimnīcā. Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks arī norāda, ka aizdītajā gadā biežākie pārkāpumi bijuši saistīti ar alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās un no tā izrietošajām sekām. Pārkāpumi, protams, tie ir satiksmes noteikumi pārkāpumi. Jā, kā es minēju, protams, ne tikai pēc administratīvā pārkāpuma kodeksa konkrētiem pantiem tiek konstatēti šie tie pārkāpumi. Protams, mēs ļoti intensīvi strādājam arī pēc novada saistošiem noteikumiem, strādājam par to, lai šie te noteikumi tiktu no iedzīvotāju puses ievērot un respektēt. Kā jūs teicu jau pašā sākumā, tad mēs aktivizējam tieši, jāsaka tā, kas skar arī mūsu novada saistošos noteikumus. Runa iet par teritorijas sakopšanu, par zāles pļaušanu, par kūlas likvidēšanu. Par nākotnes plāniem policijas priekšnieks ir pozitīvi noskaņots, iecerēts aktivizēt darbību un būt vēl izpalīdzīgākiem un sniegt palīdzību vēl ātrāk. Es teicu, tas galvenais plāns ir aktivizēt darbību, būt vēl palīdzīgākiem, kā saka, un spēt palīdzēt vēl ātrāk. Līdz ar to, protams, kā saka, ir vēlme, teiksim tā, arī mūsu, teiksim, tās fiziski tehniskās iespējas dienesta varbūt tās drusiņi palielināt, jā. Madara Grīvāne, Artis Supe, Ogres televīzija.